Kā tev liekas, kādas ir 3 stulbākas lietas, par kurām var nokļūt cietumā? Uzraksti savus variantus komentāros, bet es tālāk izstāstīšu savus top 3 variantus. Tu ej mājās pēc tusiņa, alkohola reibumā, un tev priekšā ir mašīna, kas traucē paiet. Tu nolēmi izspērt viņai ar kāju. Piemēram, bojājums ir tikai 100 eiro, un nekas. Par šo nodarījumu jau tiek paredzēta krimināla atbildība ar brīvības atņemšanu līdz pat 2 gadiem. Tāpēc, ja esi lietojis alkoholu, izmanto taksi, vai ja nav naudas taksim, vienkārši apej šo traucējušu auto. Dzīvē notiek pilnīgi dažādi, bet var gadīties arī tā, ka cilvēki šķiras, un tavā telefonā paliek bijušā partnera intīma bildes. Dzīvē neklājas tik labi, un tu pieprasi savai bijušai partnerei 50 eiro par kailfotu nepublicēšanu. Bingo! Nē, tie nav 50 eiro. Tā ir krimināla atbildība līdz pat 5 gadiem cietumā. Tāpēc padomā, pirms kaut ko tādu prasi, un pret savu bijušo partneri attiecies ar cieņu. Jums ļoti patīk filmas Traumas panākumi, un jūs gribat atbalstīt Traumas komandu. Tāpēc vēlaties izmantot personāžus no šīs filmas savā komercdarbībā. Piemēram, piedāvājot krūzes un citas lietas ar apdruku. It kā liekas forši. Jūs nopelnāt 8000 eiro, reklamējat filmas Trauma. Bet nav viss tik vienkārši, jo jums var draudēt krimināla atbildība līdz pat 2 gadiem cietumā. Tāpēc padomā, pirms nelikumīgi izmanto citas filmas personāžus. Esi uzmanīgs un drošs, jo pat pirmšķietams sīkums var beigties ar cietumu. Tāpēc pieseko manam profilam, jo uzzināsi vairāk par to, kā aizsargāt savas tiesības jebkurā juridiskajā situācijā.